play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, sporta draugi, sporta mīļotāji un īpašais sveiciens šoreiz basketbola un īpaši Nacionālās basketbola asociācijas cienītājiem. Ar jums kopā NBA šova sauna verbālie meistari Rihards Zeilis un Ilgvars Čevers. Kungi, sveiciens jums no manis un paldies, ka atradāt laiku, lai dalītos savās domās un viedokļos par NBA un ne tikai. Kungi, skatuve nu ir jūsu. Ideāli. Ir arī outro, bet to mēs tam varam beigās noklausīties. Okay. To mēs tam beigās noklausīsimies. Okay. Man patika ļoti tā enerģijas pilni. Tas ir kaut kas mums pietrūks parasti sākumos. Tas bija tas, ko mēs arī runājām. Mums vajag profesionāli šo visu. Tas izklausījās ļoti profesionāli. Tas izklausījās, ka Jānis nav to darījis pirmo reizi mūžā. Varētu būt, jā. Un mēs ļoti novērtējam šo intro. Tagad mums vairs nevar piesieties par to, ka, es ceru, ka nav kā televīzijā, tur nepareizes uzrunas sākumā, nepareizi iepazīstina viens ar otru, tur vēl kaut ko un tā tālāk un tā projām. Tā ir, jā. Tā Latvijā patīk par tādām lietām. Tās ir tās lietas, par kurām patīk ņemties. Prasa arī, kāpēc jums nav tur īpašie segmenti, tā kā īstos televīzijas šovos, kāpēc jums tur nav reportāžas apmēram, tas nav tas, uz ko mēs tiecamies. Bet, tas, kas tas ir jau otrais play-offu izlaidums. Playoff turpina būt otrajā kārtā. Šobrīd, principā, viss ir sagriezies kājām gaisā. Ja mēs atgriežamies pie Twitter jautājuma, ko mēs... Kāds bija jautājums, vai būs... Tātad jautājums. Vai Timberwolves šobrīd uzskatām par nopietnu draudu Celtics cīņā par NBA titulu? Nospiedošais vairākums 57,6% no 3 atbilžu variantiem. Ko es uzspiedu? Atbildēja, kā jā. 16,9% atbildēja, ka nē. Jā. Un 25% vēl nevar saprast. Tie, kas vēl nevarēja saprast, tie šobrīd varbūt saprot vairāk vai mazāk. Katrā ziņā ir ko mēģināt saprast, jo sērija ir 2-2 izlīdzināta. Denveras Nuggets diezgan pārliecinoši uzvarēja abas spēles Minnesotā. Es teiktu, ka pārliecinoši, jo kontroli pār to trešo spēli viņi uzvarēja pārliecinoši, un tad pēc tam šī pēdējā spēle, it kā rezultāts varbūt arī bija tuvāks, bet Denver tomēr nokārtoja to, lai šī uzvara paliktu Jokić rokās. Ārons Gordons nevar aizmest garām nevienu metienu. Nevar vienu aizmet. Bet arī tas bija tāds, ko viņš visus iemet pirms tam, tāpēc bija neliels pārsteigums, ka viņš neiemet. Bet jā, ceturtā spēle vairāk bija tiešām tāda, jā, trešās arī, es neteiktu, ka trešās tā kā otrās spēles, kad ja zaudē pirmā, tad viņi paņem otro, kas, protams, nenotika šajā sērijā, bet trešajās arī mēdz, protams, kaut arī spēle bija izbraukumā priekš Denveras, mēdz to vienu spēli kaut kā, apzināt, neapzināt, negluži atdot, bet, tomēr, ir sevišķi tādai komandai kā Timberwolves, kas ir vēl jauna un tomēr vismaz playoff kontekstā maz pieredzējusi. Varbūt atsevišķi spēlē Gobērs, varbūt vienīgais izcēlējumais un Conleys, bet, tomēr varbūt kaut kāda skatītāja, savu skatītāju spiedienu, varbūt kaut kā pirmajā spēlē savā laukumā tomēr nedaudz tā kā, neiztur kaut kā, un to varbūt tā viena spēle tiek atdot, bet tā ceturtā spēle, kas bija pagājušajā naktī, tā jau bija tomēr tāda rēķināšana, taktiskā spēle ritīgā, un tiešām viss tā kā Timberwolves savas kārtas bija izlikuši, un Denver tagad, viņi arī bija uz aizas malas, viņi uzvarēja to trešo spēli, bet, ar 3-1 zoties apakaļ Denveru, redzot to, ka viņi mājās vairs nav neuzvarami, un redzot to, ka Minnesotā ir ieroči kaut gan. Bet tagad tieši viss narratīvs ir nosvēries atpakaļ. Jā, Denveras spēlēs, pilnībā. Jo Denverai 7. spēle ir mājās. Pirms tam ir Denveras mājas spēļu priekšrocība vairs nav tik iespējīga. Tagad Denver in 7, jo mājas spēle. Labi gan, ka Denverai 7. spēle mājās, jā, tieši, vai ne? Bet es skatījos vakarienes spēli un es domāju, ka es nezinu, vai tas tiešām bija tikai uz tā rēķina, ka tā otrā spēle bija tiešām vienkārši kā viņi sākās, tā viņi turpinājās, kad ar Minnesotas milzīgo spiedienu un vienkārši kaut kā viss vienkārši plīs un pa visām vīlēm vaļā Denverai, ka nekas vienkārši nezināts, kad, kā es arī iepriekš epizodē teicu, ka, labā lieta, ka visticamāk šī bija sliktākā spēle, un tā arī bija vissliktākā spēle Denverai, un viss sliktais, kas arī notika tajā spēlē. Un kaut kā likās, ka piemēram tajā pašā cērties par trešo, mēs domāju, spēli varam tā pa lielam tā, tur nav baigā analizēt. Jā, tur vienkārši Denver kā aizskrēja tā, neatlaida vaļā. Bet vakardienas spēle likās tiešām, ka Minnesota kaut kā,
vai viņi, kāpēc, tāds kaut kāds elementārs jautājums rodas, kāpēc viņi nespēlē tā, kā viņi spēlē otrajā spēlē? Kāpēc viņi, kur tas, jo nebija tas spiediens, es nezinu, varbūt tas kaut kā tik vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet kur ir tas spiediens, kur ir tas, kas tā kā bija tā atslēga pie pirmajās divās spēlēs un ar visu to pašu, ar visu to, ka it kā ir pilnā sastāvā ir Goberts, kurš otrajā spēlē nebija, kā mēs atceramies vispār, un liekas, ka šitā lieta strādāja, bet vai arī vienkārši, ka Denvera ir atradusi, iedarbīgs pretzāles tam visam, ko Minnesota uz viņiem uzspied, un nevar salīdzināt, kā izskatījās Marejs pirmajās divās spēlēs mājās un kā viņš izskatījās. It sevišķi pēdējā spēlē nav skaitļi, kas tur tā kā sarēbina tev prātu, ka tu domā, cik viņš labi atkal spēlē, cik viņš daudz samet, bet tu redzi vienkārši tajās kustībās un vispār lecienos, visās darbībās viņa ir atkal apakaļ pārliecība. Nav kaut kāds tiešām, kad uznāk divu virsū, ka viņš nezinu īsti, kur bumbu likt vairs, un nav viņam tas kaut kāds burst, jā, te kājās var redzēt, ka eksplozivitāte, tas ir latviešu vārds. Uzrāviens. Tas ir uzrāviens, jā. Bet var redzēt, ka arī tā, jo bija baigi liela pauze īstenībā starp spēlēm, man liekas, starp Denveras spēlēm, Minnesotas spēlēm, un tas noteikti nāca pa labi Marejam, jo vesels Marejs, var redzēt, ka ja ir vesels Marejs, pat ja viņš neiemet 35 punktus, kas ir, ko viņš var izdarīt pilnīgi noteikti, ko viņš darīs savā playoff karjerā, viņš vienkārši viņa klātesamība laukumā un vispār tā bīstamība, ko viņš rada, un vispār kombinācijā sevišķi ar Jokiču, jo mēs redzam, ka atkal beidzot sanāk visi pick and roll, atkal daudz, nevis visi, bet piespēles iziet beidzot uz Jokiču, kurš atkal nonāk, principā, vai niet pats groz un spiež iekšā nabaga Goberu, vai arī atrod Gordonu, kurš īsti es neredzēju cerēties spēlē, ka būtu tusētu dunkers spotā. Izskatās, ka Gordonam vienkārši deva vairāk bumbu spēlēt. Bet tas jau ir arī tas viņu galvenais pretlīdzeklis pret Minnesotas aizsardzību. Jo Minnesotas aizsardzība, kas jau sākās trešajā spēlē un turpinājās arī vēlāk, ir tas, ka Denvera sāka dot, lai bumbu ved vispār pār centram un visur ved, praktiski jebkurš izņemot Mareju. un tā problēma patiesībā ir tā, ka tas kaut kādā ziņā pat nevis varbūt, es nezinu, Minnesotas tāda nevēlēšanās vai kaut kas, bet drīzāk pat apjukums. Ka viņiem, ka ja tas nav Marejs, tad viņi to bumbu tik ļoti tā kā, netaisīs tik liels spiedienu uz to bumbu, kas pēc loģikas, nav, tas nav baigi loģiski, jo pretējā gadījumā viņi vienkārši, ļauj Denverai jebkurā no saviem setiem, tā kā viegli arī iet. Un bija vairāk pat tādas situācijas, kurā, tas pats McDaniels, ar ko viņi tur parasti bieži vien ar Nazu Rīdu, viņš pat kopā to dara. Bet, tā kā ies tā kā virsū, bet nē, abi divi tā kā apjoki, jo, vienam jāpaliek it kā pie Mareja, nevar iet šitam te Porteram junioram virsū pa diviem. Un tad abi divi noģorgājās un visu un aiziet jau Denveras uzbrukums. Tāpēc jau arī tas Marejs tik daudz. Tāpēc arī Gordons spēlē daudz vairāk, ne tur, kur viņš ir ierasts, un tas arī atbrīvo Marejam iespējas spēlēt citur brīvāk un ar mazāku slodzi. Jā, tas ir arī vēl viens vienkārši Michael Malone kaut kāds taktiskais izsniegums tam, ka šita papildus kompilācija. Tieši tā sarežģīja Minnesotai vēl vairāk uzdevumu. Jā, jums šķita, ka pēc pirmajām divām spēlēm jūs atkoduši mūs, tā kā, ka Goberts, pat atkārtošos, Goberts nespēlē to spēli, bet tas, ko mēs redzējām pirmajā spēlē, parādīja to, ka Goberts saprats, ja es stāvēšu te soda laukumā, kaut kur pietiekam tuvu Jokičam un vienlaikus savu garo roku varēšu aizsniegt jebkuru piespēli, kas tiks mestā Gordonam, kurš tur tusē uz dunkerspotu, tad principā mēs esam neutralizējuši vienu no diviem, trim Denveras galveniem ieročiem. Un varbūt Minnesota, es nedomāju, ka Minnesota nodomāju, bet NBA basketbols un cevišķi playoff tāpēc arī ir tā kā, adjustmentu, principā duelis, ka tu pielāgojies vai nepielāgojies tam, ko pretinieks tev dod. Un Denver vienkārši saprot, šo viņi mums ir atkoduši, mēģinām rekord citu kaut ko. Gordons ir spēlētājs, kurš vēl pirms pievienojies Magic ir spēlēja Orlando, kurš principā bija piespiedu kārtā, bet bija pirmā opcija principā daudzus gadus Orlando, gandrīz 20 punktus arī mēdz mest. Jā, tur tie metienu kvalitāte nebija tik labi, bet nav tā, ka viņš nekad nav driblējis bumbu savā dzīvē vai pats sev kārtojas kaut arī viņš principā saņēma metienus lielākoties pēc piespēlēm ar šajā spēlē, bet nav tā, ka viņš pilnīgi tā kā
apjūtas būtu ar bumbu rokās un nezinātu, ko darīt, ka viņš ir ticis pie bumbas situācijās, kur viņš nav tieši pie stīpas. Tā kā, Denver ir sapratusi, ka jums vēl viens kontroldarbs Minnesota risiniet tagad līdz nākamajai spēle Denverā. Anthony's Edwards saka, ka sērija nav galā. Nē, tur jau taisnība ir. Tur taisnība. 4 uzvaras vēl nevienam nav. Nav. Uzvaras ir tikai izbraukuma komandām. Atgādini tiešām to sēriju, par kuru mēs jau pieminējām iepriekšējā epizodē par Mavericks Clippers, kur uzvarēja pirmās 6 spēles uzvarēja IS komanda, un beigās uzvarēja mājās Clipperi. Tā kā Denverē ir iespējas atkārtot. Laikam 5. vai 6. komanda viņi varētu kļūt. Mēs tagad, kā mēs pa Minnesota runājam, ka viņi varētu tikt jau tālāk, tad mēs tagad par Denveru jau mazliet gribam runāt, ka viņi var tikt tālāk. Es ticu, ka Minnesota pielāgosies un arī atradīs kaut kādus risinājumus nākamajām spēlēm. Bet, es ticu, ka Justins Holidays un Christians Browns tā kā vienā brīdī pārstās būt, tur nezinu, 4. un 5. labākais spēlētājs. Justinam Holidayam ir 8 punkti šajā sērijā. Es godīgi negaidīju, ka viņš vispār spēlēs šajā sērijā. Viņš ir no 3 šajā sērijā 62,5%. Jā, tā kā 10 no 16 Justins Holidays. Kā redzam, tas varbūt arī turās. 4 spēlēs viņš ir, bet Regim Jacksonam arī bija diezgan mazas minūtes, bet vērtīgas minūtes. Bet pa lielam, ja tā atskatās, šo ar Twitterī izcēla, ka cik liela tomēr nozīme bija tam 8 punktu posmam pēdējās 10-12 sekundēs pirmā puslaika beigās, kad iemet KCP trīni. Nē, iemet KCP iemet trīni, kļūdījās, kas tur bija pēc tam ātrajā uzbrukumā, Michaels Porters juniors, man liekas, iedankoja pārtver bumbu un tad no gala auta kļūdījās Nikels Alexandrs Walkers, Marais pārtver un iemet no centra 8 punkti. Sekvence. Jā, un beigās Nuggets uzvarēja 8 punktu pārsvaru. Tā raudzīties, bet tomēr tam nevar tā kā kur arī bija izcēls, redzēja arī to tvītu par to, kā Jokic laiku velk. Nē, es redzēju. Nē, tur bija tāda, viens, es nezinu, kaut kāds basketbols, vai tas ir viens no tipā thinking basketball, bet tāda tipa kaut kāds konts bija ielicis, ka Jokic ir, izceļot Jokic IQ basketbolu, to, ka viņš ir viens no lielākajiem meistariem, kurš 4. ceturtdaļā reāli labi velk laiku. Okay. Viņš bija sarēķinājis, ka viņš aptuveni minūti no spēles laika izniekoja pilnībā. Ar gala autiem, jo Jokičam vienmēr, kad tagad var piesakot līdzi, ka kāds iemet pretinieks iemet, viņš to gala autu vienmēr... Viņš tur lēni aizčāpoja gar līnijas. Aizčāpo viens, bet viņš arī tad, kad bumba izkrīt savu stīkliņu, viņš viņu ķer tā, it kā viņam būtu divas kreisās rociņas, un tad vienmēr tā bumba vēl paripo pa grīdu kaut kur bišķiņu, viņš aiziet lēnām viņai pakaļ, aizmet vēl tiesnesim garām, netīšām to piespēli, un tā bija tāda smuka kompilācija šajā vienā spēlē jau kaut kādi 4 momenti, kur viņš tajā 4. ceturtajā vienkārši nobumbu, kaut minūti. Kaut kā intuitīvi šķiet, ka viņš nesteidzās parasti kaut ko darīt. Tad, kad viņš piedomā pie tā, tur ir masterclass. Labi. Jo, zini, kas vēl bija? Šeit Haralabos bija retvītojis, to tvītā es viņu redzēju. Tad tur var pastīties caur viņu, Minnesota vēl. Towns pēdējā spēlē arī pirmos 7 metienus garām aizmet un labākais bigmans. Labākais metēja bigmans līgas vēsturē, joprojām. Par to viņš vēl var droši argumentēt. Viņš 55,6% met šajā sērijā no 3. Jā, it kā liekas, ka 50% no spēles, 18,5 punkti. Otrā opcija uzbrukumā, bet kā tas tiek izdarīts un kādas ir tās darbības viņa laukumā un kādas ir piezīmes, ko viņš sit un vispār... Towns ir, es negribētu arī, lai viņš ir šīs sērijas kaut kāds grēkās, vismaz no Timberwolves skatu punktu, bet tas vismaz kontekstā to, ka tā komandā ir Anthony's Edwards, kurš vienkārši dara visu, un bez viņa uzbrukuma, es nezinu, kur šī Minnesotas komanda īstenībā būtu vismaz pēdējās 2 spēles. Točs, es nezinu, kur, kaut gan, viņi tur, kur viņi ir, viņi zaudēja abas spēles, tā kā, tad tas arī tas rezultāts tam, bet, kaut kā prasītos vairāk arī no Townsa, jo Towns ar visu tevis pieminēto, teiksim tā, labajām lietām, ko viņš dara, uzbrukumā mīnus 7,8 net ratings. Mīnus 7,8. Es braucu šejieni un klausījos tieši labu podcastu. Jāpiezīmē gan, ka ar Nāzu Rīdu nav labāk.
Ko daudz saka, tipa, kāpēc Towns spēlē, kāpēc nespēlē Nasrīs, ņemot vērā to, cik viņš bija labs arī otrajā spēlē, šķiet, tas bija, kur Towns uzlaida laukumā tikai tāpēc, lai viņš neapvainojās. Jā, abiem diviem, īstenībā, jā, bet, vienalga, Townsam minus 7,8 šajos playoffos. Tieši playoffos? Jā. Jā, es braucu šeit, klausījos pēdējo low postu. Un tur bija minēja Zaks par to, ka mēs varbūt tā kā radies iespējas, ka Nikils Aleksandrs Walkers ir baigais, kapls aizsardzībā, un tiešām pirmajās divās spēles sevišķi bija liels faktors, bet viņš šajā sērijā ir mīnus 49. Viņš ir viņa net ratings mīnus 16,6. Jā. Un aizsardzībā ar viņu laukumā komanda ielaiž par 5. Mīnus 16,6. Jesus. Jā. Oh, God. Pagad, cik tev viņi zaudēja tu trešo spēli? Mīnus 27. Daudz. Okay, tur arī veidojās daudz, kas no tā. Bet Depš laikā viņi uzvarēja otro ar plus 26, tā kā tur ir vašs pilnīgs. Bet jā, arī saskaitot abu komandu punktus ir laikam plus 1 Denverē šobrīd. Tā kā kaut kāda neliela tādi. Nav kaut kādā citādā pieejā, bet kaut kas līdzīgs, tā kā Knicks un Sixers tikai atšķirība tāda, ka Sixers un Knicks vienmēr katra spēle bija punkts punktā. Te vienkārši ir līdzīgi rezultāti tādā ziņā, ka viena komanda uzvar 20, otra komanda uzvar 20. Viena komanda uzvar ar 8, otra komanda uzvar ar 7. Bet jautājums, kas labāk? No. Šis varētu būt Twitter jautājums. Kāda sērija tev patiktu labāk? Jā. Ļoti ciešas 4 spēles vai blowouti, bet 7? Labi, ne visas blowouti, bet šādas tādas, kad pēdējās piemēram, Pacers Knicks stila sērija, bet kurā viena komanda uzvar beigās ar 4-0, vai Minnesotas un Denveras tipa sērija, bet kurā ir 7 spēles? 7. Es ņemšu 7 spēles. Kaut arī šīs nav divas no manām mīļākajām komandām, kuras vienkārši vērot kā tādas. Bet es 7 tomēr izvēlos. Jo Game 7 tomēr ir savā. Tā ir īpaša basketbola spēle. Jā, piekrītu. Denverā sevišķi. Ejam tālāk. Ejam uz šī rīta spēli. Jā, ejam svaigās atmiņās. Papļāpāt. Mavericks OKC šobrīd 2-2. Pēc 4 spēlēm, tikko 2 spēles Dallasā bija. Visa sērija sākas no sākuma, tāpat kā Nuggets un Denvera. Šonakt Mavericks izlaida 11 punktu pārsvaru. Ja nemaldos, bija pat plus 14. Bija daudz, un vēl spēle, vēl tas, kurā, man liekas, ceturtdaļas sākumā pat nebija 11, bet bija... Plus 8 bija. Jā, bija diezgan droši pārsvars. Ne droši, bet bija pārsvars. Un beigās, Mavericks... Kā tu minēji, no rīta, es iedaros šeit, nevar iemest sodiņus. Sodiņi tas ir, jā. 50% knapi iemet. Bija 50 beigās sanāca? Nebija. 10 no 21 bija. Ideāli, jā. Neiemet sodus. Vēl bija vairāki brainfarti, ko es vēlos izcelt, kur Hardavejs juniors atdeva piespēli, mēģināja Lukam, bet atdeva nevienam. Jā. Un vēl viens ļoti būtisks, ko varbūt neviens neizceļ tagad un aizmirst. Lively's. OKC uzbrukumā bija izmet metienu. Neprecīzs, vai kas tur bija ar metienu. Nē, vai viņš pat neuzmet, vai tur pusbloķēts. Labi, nav svarīgi. Uzbrukuma laiks iet uz beigām, 5 sekundes. J-Dubs dabūja bumbu stūrī. Ja skatās no OKC uzbrukuma perspektīvas, tālajā stūrī ar skatu pret soliņu, dabūja bumbu, viņam pie muguras pielīmējies Lively's. Viņš pat paņem augšā driblu vienā brīdī. Un viss, un tev pēc būtības būtu, vienkārši, lai viņš tev mēģina pārmest pāri Fēģiku. Ko Lively's izdarīja? Viņš uzsita pa to bumbu. Viņš uzsita viņam no rokām viņu. Jā. Viņš varēja vēl driblēt, bet kas varbūt nav trakākais, jo laiks bija jau tur 2 sekundes, 3. Bet viņš palaida pa baseline, lai viņš aiziet. Viņš izgāja pa baseline zem grozu un vienkārši iedankoja viens pats, jo vispārējie sedza perimetru, lai viņš neizspēlē pēdējo piespēli. Un tas vienkārši pagriezās. Viss, kas Lively'am bija jāizdara, bija jānosedz pa gala līniju, un lai tad viņš griežās uz ārpus, met trojku caur ārpus. Un vienkārši pagriezās, izlīd un iedankoja visu. Tur arī komentējot, oponēja, ne oponēja, bet ne aktīvi oponēja vienkārši. Kad divreiz driblēts? Atkārtojumā varēja ļoti labi redzēt, ka Lively's uzsit pa bumbu. Jā, tā kā... Sūdīgākais bija vienkārši bērnu basketbola kļūda, ka viņš viņu aizlaida pa baseline. Kad tu nenosedz baseline, viss, kas tev bija jānosedz. Jā, 2-2. Mēs pirms sērijas runājām, ka, kas varētu būt tie faktori, kas varētu noteikt uzvarētāji, tā kā Luka ar Kairiju pret Šeju un to pašu J-Dabu. Kaut kā
šajā sērijā izspiedies ārā ir PJs Washingtons, kurš parādījās kā laba trešā opcija. Un te pašā laikā Luka izskatās noguris. Viņš izskatās sadauzīts. Viņš izskatās noguris, sadauzīts, bet tā ir arī, tad, jo viņi arī relatīvi priekš Mavericks standartiem spēlē aizsardzību. Arī tas pats Luka, baigi daudz viņam nevar pārmest. Protams, ka ir gājieni arī, kur viņš atslēdzās un neatskrien aizsardzībā, bet tikpat daudz arī šajā spēlē bija situācijas, kur viņš pacenšās, kur viņš bišķiņ piebremzē to vienu soli. Bija, manuprāt, vismaz 2 situācijas, kurā viņš caurgājienā tomēr paskrēja līdzi, tā kā patraucēja un no aizmugures nobloķēja vienreiz Deriks Jones Juniors, vienreiz, man liekas, Lively's zem grūti. Jo tikai tāpēc, ka tas uzbrucējs samincinājās, dēļ tā, ka Luka vēl bija palicis spēlē, nevis kā parasti, rokas gar sāniem un noplātās. Bet viņš izskatās ļoti, ļoti, ļoti pārgurs. Kairijs gan mauc uz 12 cilindriem. Viņš arī menedžē, tā kā viņš pirmajā puslaikā paņem tādu, tā kā vairāk ar piespēles un dalās komandas biedriem, un viņam, man šonakt arī bija pēc pirmā puslaika bija tikai 6 punkti un bija 9 piespēles, un ar līdzīgi kaut kādā ziņā scenārija bija iepriekšējās spēles, un tad otrajā puslaikā viņš Diezgan viņš arī aizkrāmēja garām diezgan daudz. Tā kā bija tas klusais periods, sausais, tad viņš tur kaut kāds 2 vai 3 pustēlos viens, tā kā pilnīgi identisks aizkrāmēja garām. Jā. Bet jautājums, vai Kairijs kaut kādā brīdī nesāks pukstēt varbūt uz to pašu Luku, jo šodien spēle, viņš tiešām centās. Viņš centās līdz galam, viņš skrēja aizsardzībā, varēja redzēt, ir tās situācijas, kad Luka kaut ko atkal prasa uzbrukumā, nav iedota piezīme pret viņu. Un paliek kaut ko runā, un Kairijs ir tas, kurš skrien atpakaļ visu laiku, un tos pašu kur Lukam vajadzētu būt vāc pēc tam tās aizsardzības pozīcijas, kamēr tas staigā pāri atpakaļ centram, bet jā, ja nevar iemest sodu, tad nevar iemest sodu. Tas arī tā kā streitām, jo 12 no 23 bija 50% tomēr. Jo viss bija labi, līdz ko arī OKC, atzisa no savas pirmās spēles, kur tas bija pirmajā spēlē, tas bija, ne? Kas tieši? Un kad OKC tur visi bija rokas apčurājuši, un salādēja. Yes. Un tagad, bišķi nomierinājušies, arī tā spēle ir izlīdzinājusies, tur vairs nav tāds šeis, to es nezinu, kā var apturēt. Viņš speciāli spēlē, viņi ir -2 iedzinējos, viņš speciāli aiziet aiz grozu un uzmetais grozu un iemet. Redzēji to metienu? Es laikam tad neredzēju. Viņš palīd protams, viņš tur jau vairākus pustālos met, viņš paņēma spēli, viņš jau bija viens no tiem, kas arī pievilka to spēli klāt, bet tad vienā situācijā, viņš tā kā iedriblē uz tā kā no sāniņa bišķiņa zem elkonīša, tā kā metīs pustālo tāds, bet nē, vēl bišķiņa paies uz priekšu, un principā no dunker spota tāds, kas ir tev, tev vairogs priekšā jau stīpai. Tev patīk vairodziņš. Ne jau no vairogs, bet un pārmet tādu vienu arī vispār nepieskārās stīpai. Okay. Tie man metieni. Tie tavēja, jā. Bet interesanti, trešajā spēles skatījās atkārtojumā, man likās, ka Dallas ir vienkārši tik ļoti lielāka par Maverikiem. Dallas ļoti lielāka par OKC, un šajā spēlē arī pirms šīs spēles Maverikiem bija 16 bloki pa visu komandu. Šonakt 13 bloki vienā spēlē. Un to varēja just, jo bloķēja visi, ne tikai kaut kādi ierastie Lively's vai Gaffords, arī Deriks Jones Juniors, un likās, ka tā, tas arī bija kaut kas, ko pirms sērijas arī prognozēt, ka Dallas tomēr, bet arī tāpēc, ka viņi reāli centās. To varēja redzēt, tur arī daudzos tie blokos bija iesaistīts Luka tā skaitā, kurš vienkārši traucēja cilvēkiem dzīvi, kamēr garie bloķēja. Lukam 7 kļūdas. Tas izstījās pēc baigi, pēc tāda noguruma. Bet jau kuros spēlē tas ir tiešām, viņš kaut kā menedžē to visu, bet tas izskatās tik, viņi, zinot, kāds ir Lukas spēles, kad vesels Luka jau izskatās tā, ka viņš negrib spēlēt basketbolu. Un tad, kad viņš tiešām ir sasists un tāds tiešām var, viņš gan seju atcit, gan muguru tur atdauzīja. Šonakt jau vēl muguru atdauzīja, tad jau, un viss ar klāt kopā ar visu to, ka arī katra svilpa joprojām Lukam ir, vai nenosilptās svilpa ir tā kā diskusijas vērta Lukam. Tas izskatās ļoti mokoši. Tas nav patīkams skats, bet te pašā laikā, joprojām 2-2 šajā sērijā, un tiešām reāls iespējas bija 3-1 paņemt un braukt uz OKC ar uz OKC un pēc tam Dallas ar 2 iespējām pabeigt sēriju un spēlēt konferences finālā, kas pirms sezonas varbūt šķita, kaut kas bišķi pat attāls. Vēl nemaz nerunāja par OKC, protams, ka OKC arī iespēja tik konferences finālā, bet tu pieminēji par Kairiju, ka viņš tiešām, ir tas spēlēs, kas cenšas,
Man vienkārši iešāvās tā kā prātā, vai mēs tiešām vēl vairāk novērtētu Kairiju, ja nebūtu viss šis ārpus laukuma konteksts ar viņu bijis pēdējos šīs gadus. Mans pēc tas... Jo spēlētāji, cik zināms, ļoti ciena un tiešām ir baigie fani par Kairiju. Viņiem kaut kā viss tas ārpus laukuma, viss tās lietas jau ir sen aizgājuši garām. Bet es ticu, ja Kairijam nebūtu kaut kāds viss tās, kaut kāds mums vienkārši tie stereotipi par viņu, kaut arī viņš jau principā otro sezonu spēlē bez nekādām ārpus laukuma, tur, nezinu, antiks, ja tā varētu nosaukt, tā kā kaut kā, varbūt mums vajadzētu no jauna atkal Kairiju, novērtēt tomēr, ka viņš playoffos, viņš ir iepriekš sev pierādījis playoff spēlētājs, viņš iemet svarīgāko metienu pēdējos 20 plus gados playoffos, Game 7 metienu pret... Es jau kaut kāds 3 epizodus atpakaļ teicu, ka man tiešām pietrūkst Kairija izslēgšanas spēlēs, kas ir viens no iemesliem, kāpēc es cerēju, ka Mavericks tur kaut ko neizveidos un tiks playoffos. Jā. Jo tas no basketbola viedokļa tur nav kam nepatikt. Es nezinu, kas tev tieši var nepatikt Kairija basketbola spēlē. 2 lietas, ja es izcēlu PJ no Dallas, kurš met šajā sērijā pār 20 punktiem, šonakt tā ir 21 un 12. Pretējā aina, OKC, Josh Giddijs. Šonakt spēlē starp 15 un 12 minūtes, bet... Deva arī svarīgus, viņam, starp citu, deva diezgan svarīgus arī autus izmest. Autus tas, tieši? To viņš māk, jā. To viņš reāli prot. To viņš māk, jā. Un viņam tagad bija tā galotne, ciešā, kur bija sodu sišana, viņš meta tos autus ārā. Ok, tad viņš speciālists. Tā kā amerikāņu futbolē tas čals, kas nāk tikai sist. Jā. Spērt. Panters. Panters, ja? To sauc par pantošanu. Bet viņi tikai to dara, vai ne? Neko citu dara. Viņš sit arī field goals. Man liekas, ka tas pats Džeks arī sit. To es arī domāju, ka viņš ir tas, kas nāk un sit. Tas ir field goal sitters, jā. Sitters. Pantošana ir tas pats, tikai vienkārši panto, tad, kad nevar aizsist līdz vārtiem. Tad viņi vienkārši izdara to pašu, bet vienkārši aizspēr bumbu prom. Pirms pārslēdzamies ātri uz austrumiem pēdējais nišais stats. Šis gan neiekļūt Discordā, bet Gordons Haywards šobrīd ir 19 minūšu attālumā, 19 kardio minūšu attālumā, lai kļūtu par NBA visu laiku līderi. Visvairāk minūtes playoffos bez punktiem. 9 minūtes gan ir ļoti daudz. Tas ir viņš šonakt nespēlē. Priekš viņa soliņas, sildīšanas lomas. Jā. Tas ir kāds 3 spēles. viņš šonakt nespēlē, diemžēl. Viņš šobrīd ir 46 minūtes aizdījis playoffos bez punktiem. Pēc kardio minūtes, tā teikt. Kaut gan viņš varbūt kaut ko citu arī darīs, neskaties citas statistikas, bet nevis 19, viņam vajag 23. Pirmajā vietā ir Johns Hammers no 74.75. gada Seattles Sonics komandas. No top 10, kā zināmi spēlētāji, vēl ir Gerijs Paytons. Tas gan ir 2006.7. gada sezonā Miami. 32 minūtes. Melakais Flints, Mr. 50, arī šajā topā ir iekļūst, tā kā 22. gada playoffos viņš 36 minūtes nospēlēja bez punktiem. Un Tracy's McGradys 2012.13. gada sezonā 31 minūtes aizdīja bez punktiem. Tā ir tā sezona, ka viņš jau korķēja šampionu vaļā uz Spurs soliņu un saprata, nebūs laikam tomēr šogad nebūs man vispār NBA tituls laikam tomēr. Ejam uz austrumiem. Ejam ātri uz vieglo daļu, ejam ātri uz Bostonu. Bostonu šonakt arī spēlēja, uzvarēja. Jā, Teitums 2 spēles jau 3 punktus iemets, pēc kurām vēl ar visu... Teitums? Teitums. Jā, ar visu MVP balsojumu jau sāka apšaubīt, tā kā... MVP balsojumu. Kurš viņš palika MVP balsojumu? Kaut kāds 5. man liekas. Viņš bija uz Belotē? Okay. Bija. Bet Bransons bija augstāk. Bransons man liekas bija 4. Man liekas, ka bija Donks, bet Jokic, Šejs, Luka... Un tad tur, laikam, Bransons, Teitums, kas loģiski izklausās. Bet, Bostona bija drošā vadībā. Kevils uztaisīja nedaudz spēli, bija, laikam, līdz 5 punktiem pietojās, bet beigās tomēr relatīvi tāda, droša un kontrolēta uzvara. Celtics 3-1 priekšā, šī bija spēle Clevelandā. Kaut kādā ziņā līdzīgs scenārijs. Kaut gan šīs spēles varbūt nedaudz ciešāks ir nekā Miami sērijā, bet tomēr tas scenārijs izklausās tāds pats kā pret Heat, gentleman sweep. Kaut gan zini, kas douchebag sweep ir, kad tu ļauj pirmo spēli uzvarēt pretiniekam, pēc tam uzvar 4 pēc kārtas. Tas ir douchebag sweep.
gentleman sweep, ja tu esi 3-0 priekšā un tu cer to zaudēt. Tā kā šis nekvalificēs nevienam ne otram. Šis ir kaut kāds, es pat nezinu, kā šo nosaukt, ja zaudēja otro spēli un pārējās 3. Šis ir vienkārši TNT sweeps. Šis ir kaut kāds... Tas TNT, bet NBA TV sweeps. Tas arī, jā, NBA TV sweeps. Runājot vispār par traitiesībām. Pagaidi, nerunājam vēl pagaidi. Nā, pateikšu. Mēs to zinām, bet mēs varam par to parunāt atsevišķi. NBC ļoti tuvu, lai dabūtu. Jā, paldies, ļoti. Aiziet tālāk. Es vispār gribētu, lai šī sērija beidzas, kā vispār sanāk tad? Ja šī sērija ilgs līdz... man Cavaliers vajag, lai uzvar šo sēriju, baidoju, es atceries. Un, starp citu, tu dabūji, nosacīt, šajā naktī tu dabūji arī Maksas Strusas spēli, bet... Maksas Strusas, es tieši prasījās. Un neuzvarēja. Man tieši prasījās, un Darius Garland spēli dabūja. 5 no 9 trīņos ir diezgan Maksas Strusīga spēle. Diezgan maksimāli Strusīga spēle. Jā. Es domāju, vairāk no viņa nevarēja prasīt. Bet Garlandam ar 30 punkti, šīs komanda jāpalikusi, bet ne tikai bez Allena, kuram ir Ribas joprojām sasts, bet arī... Bet sodmedienu atšķirības tajās spēlēs starp komandām, jā, tur arī... Kas tur 5 no 7 šodien Cavaliers, 21 no 24 Celtics, jā, ir bišķi. Bet Mičels nav, Mičelam ir kreisā teļa savilkums, left calf strain, Google Translate. Kreisā ceļa cēlums vai ko tu tur. Nē, kreisā teļa cēlums. Left calf strain, Google Translate saka, kreisā teļa cēlums. Nu jā. Es domāju, ka tā ir pareizi. Tas jau ir Kristupam Porziņam arī principā tāpat trauma. Viņam bija tas... bet tas ir kāf jau nav tā kā... Arī kāf jau ir nav muskuls. Kas tas ir? Tas ir muskuļu kopums. Tas tāpat kā četrgalvainais kvadriceps. Kvadriceps nav muskulis. Tas ir četrkāršais kaut kāds. Jā, tā kā principā tas pats Porziņu. Bet jā, Porziņš šonakt tur sildījās arī ar komandu mētāju. Ne komandu, bet mētāju. Viņam bija treniņš pirms spēles, tā kā tuvojas varbūt arī, lai atgrieztos. Nav nekas dzirdēts konkrēts joprojām, tā kā nekāds timelines īsti nav. Es domāju, ka Celtics pabeig. Ja mēs gaidām tāpat, ka Celtics uzvar titulu un Porziņš tā arī neuzspēlē vairāk šajos play-offs. Tas tā kā Latvijas izlase. Un arī, ka tā kā tur klusībā kaut ko tā kā Kristapam viss kārtībā spēles, un tu kāds vācu žurnālists pēkšņi parādās informācija. Kristapam vispār nav viss labi. Un tu pēkšņi kaut kāds, kas var būt pretinieks. Pacers žurnālists pasaka, Kristapam vispār nav kaut labi. Tas būtu vienā gadā šito dabūt, kad tu dabū ar izlasi netiec pie, kas arī 5. vieta, bet varbūt ar viņu augstāk. Ja Celtics uzvar bez viņu... Novēlam veselību. Nezinu, ko vēl pateikt. Jā, novēlam veselību. Novēlam uzvaru Celtics un Pacers Knicks. Ja tu man pagājušais prasīji, vai Pacers ir kāds, kas var apturēt Bransonu, es teicu, ka Bransonu tā, Thibodeau var apturēt. Bet Bransonu tā kā, es pa Bransonu baigi neuztrauktos, bet pa pārējiem, tur man likās, ka plīsīs nos, un tas arī notic. Oģian Nobi ir ārā un izskatās, ka jau operācija bija kaut kāda, un nespēles, tas ir out. Un vienkārši var redzēt, ka vismaz to spēles stilu, ko piedāvā Pacers savā laukumā, Knicks, šī Knicks iterācijā šādiem spēlētājiem ar Aleku Burks, ar Jericho Sims, kurš izskatās, ka pirmoreiz spēlē basketbolu, nav iespējams. Es uzskatu, ka... Var jau teikt, ka Madisons Square Gardenā cita tā atmosfēra, un tur dabūs kaut kādu viņu tur... Otro vilnu noķers, Knicks atkal tur būs atpūtušies, un Josh Harts atkal varēs spēlēt pilnu spēli, jo šities Pacers pēdējā spēlē viņš atpūtās, kas bija ļoti izteikts pārraides režisora, producenta mērķis parādīja, ka Josh Harts uz soliņa sēž. Bet, ja man tagad būtu jāpasaka, kas jāizvēlas uzvarētājs, es teiktu, ka Pacers. Tīri uz to, ka viņi ir svaigāki, viņiem ir vienkārši dziļāks sastāvs. Ka viņiem vienkārši ir spēlētāji, jo Knicks jau tiešām balansē uz robežas, ka viņiem vienkārši nav spēlētāji. Dažreiz svarīgi ir, lai tev ir spēlētāji, ja? Un šī ir tā sērija un šī ir spēlētāja sērija, sauksim to tā. Šī ir spēlētāju pieejamības sērija, ja? Šī ir PPP vai kā tur? Player Participation Policy. PPP sērija. Jā. Un palīdzēja, protams, tas, ka Haliburtons atvērās šajās divās spēlēs Indiānā tieši, un es neredzu, kā Knicks var kompensēt to tiešām to kvalitīvu spēlētāju trūkumu. Viņiem ir spēlētāji, viņiem Aleks Burks arī izšāva vienā trešajā spēlē, kuru principā Knicks, tā bija ar viņu, es domāju, ja zaudēs šo sēriju, viņi atskatīsies to trešo spēli un domās pats, mēs tur varējām 3-0 dabūt, mums būtu 3 iespējas,
lai noslēgtu sēriju. Un, mēs principā we blew it. Jā. Nu, tur tas trīns, ko kas Neismits, kā viņš Neismits, Nemhārds, vismaz vienā. Nemhārds, Neismits iekrāmē, jā. Nu, tas bet sērija kā tāda ir labi. Ir fun, jo sadurās pilnīgi dažādas ir reāli žēl, ka tiešām tā komanda ir izjukusi, sabrukusi būtībā. Jo tas pats saka, Bransons jau arī taču ir apdauzīts un satraumēts un no visiem galiem slims. Un ja pat Hārts ir jāatpūtina, tad ir slikti. Hārtam ir tikai 40,7 minūtes šajā sērijā vidē. Jā, tas ir satraucoši. Kas par problēmu? Kas notiek ar Džošu Hārtu? Džošam Hārtam par maz minūtes tiek dots. Donta DiVincenzo ar 40,8 minūtes, un arī bija viņam sava spēle, kas principā... Rekord mīnus ar kaut kāds esot iebliezts. Donta ieblieza playoff laikam visu laiku rekordu mīnus, plus mīnusu. Iepriekšējā spēlē tur minus 50, vai cik viņam bija kaut kas. Tas varētu būt. Bet arī Niks spēlētājiem to ir izdarīt īpaši viegli, ņemot vērā, ka viņi spēlē visu spēli. Jā. Kā Lovs bija ierakstījis Twitterī, ka ir, pirms vēl šīs sērijas, ka Džošam Hārtam ir ļoti viegli plus mīnus sarēķināt. Vienkārši skaties, kāds ir gala rezultāts. Iemestiem ielaisties. Jā, vienkārši spēles gals rezultāts. tas ir viegls plus mīnus vispār. Vispār Donta DiVincenzo. Varbūt, ja Niks zaudēs, nekļūst tālāk, bet Donta DiVincenzo ir krūtākā iesauka. Kāds es dzirdēju spēlē laikā Donta D'Inferno. Tā kā viņš ir karsts, Donta D'Inferno. Viņš te trešajā spēlē lādēja. Jā, tā bija. Bet tā arī iznieko tādu D'Inferno spēli. Un, Niks tiešām, es domāju, pēc šīs sērijas, jā, viņi zaudēs. Varbūt viņi tiešām izlīdīs kaut kāds ar pakaļ atradīs, nezinu, Precious Achiuwa atvērsies vēl vairāk. Un Jericho Sims, tur kaut ko viņi atradīs. Es nezinu, ko viņi var atrast. Isaiah Hartensteins. Alex Burks ir... Labi, ko viņi var paprasīt no Isaiah Hartensteina? Tieši tā, es nezinu. Tiešām nezinu. Josh Harts var spēlēt, gan jau MSG var spēlēt 48 minūtes, bet, viņiem spēlēt un vākt 14+12, viņi izmērā arī, jā, šī ir mazā komanda, šis nav gluži triekšanās pret Embiidu, jā. Šis tomēr Miles Turners, kurš vairāk spēlē ārā tomēr, bet, tas kādu tempu piedāvā Pacers, tā visa skriešana, nevar vispār salīdzināt to, kāda bija sērija pret tiem pašiem Sixeriem, kur it kā uz papīlēs, ka, jā, tur droši vien baigā daudzīšanās, kas arī, protams, ir taisnība, tur bija ritīgi daudzīšanās, bet šeit ir vienkārši skraidīšana un te ir parādās, kaut kādā tās sekas tam, tas it kā liekas vienkārši, kad, jā, droši vien tāpēc, ka viņi visu sezonu spēlē daudz minūtes, un playoffos vēl vairāk minūtes spēlē, bet paši spēlētāji vienmēr teikuši, ka viņi jūtas labi. Tas tā nav problēma, ja? Problēma ir tikai tad, kad jums izrādās, ka kaut kādas tur tīras slodzes ir radušās traumas, kaut gan Anunoby tas nebija uz slodzes, tas bija, viņš pakrita, kas tur bija, viņas pat vairs neatceros, kas notika ar Anunoby, bet tas nebija kaut kāds tur, savilkums vai kaut kas tāds, tā bija. Viņam viņš jau tā jau bija. Ja Melkons tur jau bija turējis kopā uz kaut kāda breisa, jā. Jā, viņš vienkārši izjūka, ja tev izjūka labākais aizsargs, principā, tavā komandā, jā. Un arī, kurš bija ļoti, ļoti sakarīgs uzbrukumā. Jā, nav tā, ka viņš nevarēja arī iemest. Likās, ka viņš iemet tikai svarīgus metienus. Ko tu vari gribēt? Jā. Pret komandu, kur tev viņu izteikti vajag. Kur tev nav daudzīšanās ar lielajiem lejā, kur tev vajag cilvēku, kas var nosakt aizsargus. Nē, es domāju, ka šī sērija arī varētu iet 7. Es ticu, ka Niks paņems vienu no 2. Uz emocijām. Es domāju, ka viņi 5. spēli paņems uz emocijām. Bet tālāk, es nezinu, Paceriem ir vienkārši pārāk daudz labu spēlētāju. Viņiem ir tas ir Haliburtons un Siakams, un pārējie visi ir vienkārši kaut 6-7 spēlētāji, pat 8 varbūt ir, savā starpā apmainām un viņi var dot vienlīdz lielu pienesumu komandai, jo tas pats, tevs pieminēts Nemhārds, Nīsmits, Rukijs, Ben Shepards vienkārši arī nevis pēkšņi, bet arī dabūja 18 minūtes šajā sērijā, nemaz nerunāja par TJ McConnell, kurš ir, kā Lebrons teica vienā no JJ un Lebron podkastiem, ka man patīk TJs McConnells. Jā, tas ļoti nišas teiks. Nišas teiks. Bet, Zings man piefiksēja tajā spēlē 4. No. Pret Niks pret Indianu, kur komentētāji runāja par to, ka, jā, Indiana Nikiem parāda pašiem savas zāles, un labi strādā pie bumbu savākšanas. Mm-hmm. Kas ir taisnība. Niks tajā spēlē, Pacers tajā spēlē savāc 52 bumbas, Niks savāc 43, bet
Problēma bija tajā, ka Niks met ar 3% no spēles un 18% no trīņa, jo uzbrukuma bumbās Niks bija 16-9 priekšā. Tāds, ja tu pasties virspusē, redz, viņi savāc daudz rebīšu, jā, bet tāpēc, ka otra komanda nevar iemest nevienu rebīšu. Un tāpat viņi savāc ļoti daudz uzbrukumu rebounds. Un tāpat viņi sērijā vidēji ir joprojām priekšā. 42-40 pēc bumbām. Tas tā, bet jā, ka tu vienkārši... Tā ir tīra matemātika vienkārši. Kad tu iemet tā no malas, jā, viņi labi cīnās par bumbām, tāpēc viņi uzvarēja. Tehniski pēc tā bumbām, kuras nevajadzētu ļaut pretiniekiem izcīnīt, Niks izcīnīja diezgan daudz. Tu zini, kā rēķina šitais te basketball reference tāda lieta kā game score? Nē. An average of the player's game score for the series. Game score gives a rough measure of a player's productivity in a game. Tas ir PRs vēl viens variants PRam kaut kāds. Nu jā, tad tādā gadījumā Paceros Haliburtonam ļoti izteikts labākais komanda. Viņam 22,6, nākamajam tuvākajam Paskalim ir 13,9. Bet pēc tam visiem ļoti līdzīgi, kas arī kaut kā apstiprina to domu, ka ir Haliburtons un ir varbūt, Paskals varbūt arī tāda neliela šķirba starp viņu, bet vispārējie vienlīdz no 3. līdz kaut kādiem 9, 10 spēlētēm Paceros ir savā starpā tiešām viens var izšaut, viens var aizstāt otru. Nikiem ir vienkārši, kurš mums nāk, mums ir kāds, kas nāk no soliņa, kas mums ir šodien rezervē vispār? Kurš ir atnācis uz spēles? WhatsApp chatiņā pirms spēles, kurš būs? Tu spēlēs šodien? Alek, spēlēs šodien, bet nē, tur vajag tiešām kaut kā, Nikiem vajag kaut kādu spēli, vienu tiešām no kaut kāda, tā paša Džūsa McBride kaut kādu spēli ar 20 punktiem, 7 trīņas, 6 trīņas MSG, kas ir, neizklausās neticam, bet, viņiem vajag kaut kādu no negaidīta avota kaut kādu, lai izšauj vienkārši vienā spēlē vēl. Jo, varbūt, ja nonāk līdz 7. spēlē, varbūt tiešām par labu nospēlē kaut kādu Jalen Brunson vienkārši klačs gēns, kraukšķa laika gēns, bet, redzēs. 7. spēlē MSG, tad jau. Man komentārs pierakstīts vēl par Boston Celtics Cleveland spēli. Davai. Kā man krīt uz nerviem Browns. Jailens? Jā, un kāpēc? Jo viņš var iemest, viss ir baigi labi, bet katru reizi, kad viņš tiek pie bumbas uzbrukumā, kad viņš tā kā veido to uzbrukumu, vispār uzreiz izjūg uzbrukuma ritmus. Viņš ir tā kā bundzinieks, kas nevar ritmu noturēt. Kad tev kaut kas notiek, un tad tā bumba tā kludungs pie Jalen Brown, un tad viņš tur sāk, tā kā pilnīgi pussitienu neritmā kā vispārējā komanda. Un viņš kaut kā izlauž tos punktus un gūst, bet tieši, ka viņš dabūtu, un tev tas brīsās, what the fuck, kas tagad notiek? Un tad ir, paldies Dievam, viņš iemeta, bet katrs uzbrukums ir tāds. Katrs uzbrukums, nekad tas nav tāds, zini, ka tev ir citreiz, nezinu, Maverikiem, ka bija tur tās pāris izspēles, un ka tur viens pieskrās, otrs pieskrās, 3., 4. pumpa priekš, visi kustības laikus priekš, kā Jailens Browns teik pie mums tev uzreiz. Clear out uzreiz tādu. Un sākās vienkārši. Tagad viņš ies cauri, neies cauri, metīs, nemetīs, ar kreiso roku driblēs, nedriblēs. Tas man ir uzkritis paigi uz nerviem. Es nezinu, kā tas izpaudīsies finālos, ka tev būs par normālu komandu ar šo jācīnās, bet pagaidām viņš tīrus talantu. Var Clevelandas džekus tur apspēlēt, bet tā ir lieta, kam pievērst uzmanību. Jā, es no vienas puses gribu, protams, jau pirms playoffiem gribētu būt redzējis, ka konferences fināls Knicks Celtics, tīri kaut kāda vēsturiskā konteksta, vienkārši, ka divi no lielākajiem klubiem līgas vēstures attiekas tik nozīmīgā sērija, bet Ja mēs dabūsim Celtics pret 6 spēlētāju rotācijas Knicks, es nezinu, vai es gribu to īsti. Es gribētu to, ja tiešām Knicks un Celtics pilnā sastāvā. Celtics ar Kristapu, bet tas otršķirīgi, bet primāri tas, ka Knicks ir vienkārši spēlētāji, kas spēlē, jo es negribu Miles McBride un Peyton Pritchard duelu. Tas nebūtu tas, protams. Tas nav tas, kā es iedomājos Knicks Celtics konferences finālā. Ja Pacers tiek tad īstenībā arī Celtics beidzot dabūt kaut kādu arī, tādu nopietnu pretinieku. Nenopietnu, es negribu noliecināt ne Heat, ne Cavaliers, bet, Celtics ir bijis relatīvi viegls ceļš pagaidām. Tas ar to apstiprina rezultātu, un to apstiprina tas, ka tiešām neviens īsti baigi ne. Ja būtu lielāks sūdi Celtics un tiešām ar spēlē būtu manāms kaut kāds tāds izteikts,
trūkums, tad mēs daudz vairāk un biežāk dzirdētu par to, ak, Dievs, kad Kristaps būs. Kur ir Kristaps? Celtics parakstījuši to spēlētāju, iedeva viņam līgumu, viņš pat nespēlē play-offos. Nekādas runas par to nav vispār, jo Celtics ir cruise kontrolē šobrīd. Tā, labi, kas mums vēl pāris lietām palikuši? NBA drafts, Atlanta, pirmais piks. Es nezinu, ko viņi tur draftēs ar to pirmo piku. Kā bija tas? Es dzirdēju, ka ir līdz 10 variantiem, ko varētu pirmo piku draftēt. Kā bija tas, kas Twitterī bija, vai kurš to es lasīju, ka drafts tik trešs, ka loterijas komandas patiesībā... Domā jau par treidu kaut kā. Nē, loterijas komandas negrib top 3 piku, jo tad viņam ir automātiski jāmaksā tie lielie līgumi. Tiem augstiem pikiem ir uzreiz liels līgums, ka neviens īsti negrib viņu maksāt, jo tur nav pārliecība par nevienu no tiem džekiem. Atlanta varētu trade downot. Kā Bostona, kā viņi dabūja Tatum, viņiem bija pirmais piks, viņi trade down, uz leju notreidoja, atdeva Sixeriem pirmo piku un dabūja paši ekstra piku vai spēlētāji necos, bet Sixeri nodraftēja Fulcu, Tatum, Boston, Tatum nodraftēja. Rest is history. Fogels gone. Budenholzers in. Pareizi, jo paspēja no. Jā, paspēja. Man liekas, mēs tieši runājam, ka viņi aizmirsa. Tur kaut kādas pārāk daudz menedžmenta, kaut kādas sistēmas pakāpes, ka tur neaizgāja ziņa līdz Fogelam, ka no išbies, ka, vecīt, tu vēl te? Tu esi atlaists. Bet Budenholzers, Hems, bet Lakers joprojām nav atraduši aizstāju. Tur turpinās intervijas, vairāk kandidāti, protams, Rediks. Tas Charles Lee, Celtics asistents, viņu parakstīja Hornets. Jā. Tā kā, gaidam, bet tiekamies, cerams, varbūt jau šo svētdienu. Šos nesnāca svētdienu rakstīt, jo... Bet šajā svētdienā arī nebūs maratons. Tā kā viss, kas skrien, tiekās maratonā. Okay. Kaut kas jau skrien, man pagājušajā maratonā man bļāv. Sauna! Tieši kaut kas pretī skrēja, bet tas bija ātrs skrējējis. Viņš skrēja pa priekšu man. Uz ķīpsalā, uz pagriezienu. Pretī skrēja. Noklausīsimies outro. Es gribu outro dzirdēt. Tu gribi dzirdēt, jā? Man nav ar ko teikt, es gribu dzirdēt tikai outro vairs. Tā. Kolēģi, visam labajam reiz pienāk beigas, un beigas ir pienākušas arī šai NBA šova sauna epizodei. Saku jums lielu paldies, ka atradāt laiku, atnācāt, dalījāties savās domās un viedokļos. Paldies arī mūsu patērētājiem, skatītājiem un klausītājiem, kuru kļūst ar vien vairāk. Mēs ar jums tiekamies jau kādā citā reizē, bet šai reizei visu labu un uz tikšanos!